Es laikam vairāk pamēģinātu varbūt kaut kādas dažādas profesijas, jo man tas pietrūka, man tā kā dzīve iegrozījās tā, kā viņa iegrozījās, bet ja man būtu tiešām iespēja varbūt aiziet uz kādu praksi vienā vietā, pēc tam paskatīties, kas notiek otrā vietā, tas varētu varbūt paplašināt manu redzesloku un palīdzēt izvēlēties to īsto ceļu priekš sevis. Ir sākusies vasara. Daudzi jaunieši un studenti meklē iespējas piedalīties foršos pasākumos un būt par aktīvistiem, kā arī meklēt vasaras darba iespējas vai darbu, kur var ne tikai nopelnīt, bet arī izmantot savas prasmes. Šodien Young Media LV podkāstā par jauniešu iespējām 6. epizodē mēs parunāsim par visu, kas jaunietim jāzina, meklējot savu pirmo darbu, no CV, darba intervijas līdz pat darba līgumam un pirmajām darba dienām. Dalīsimies ar praktiskiem padomiem un ieskatiem no HR specialitātes skatu punkta. Tieši tāpēc pie mums šodien studijā ciemojas Jūlija Grigorjeva, kur mums palīdzēs atbildēt uz mūsu auditorijas dotajiem jautājumiem, kā arī dažus jautājumus man uzdeva mani skolēni no Rīgas Mākslas un Mēdīju tehnikuma. Tad varbūt pašā podkāsta sākumā tu varētu mūs mazliet iepazīstināt ar sevi un savu profesiju. Jā, tad sveiciens visiem klausītājiem šī podkasta. Prieks būt šeit un padalīties īstenībā ar padomiem un dažādiem ieteikumiem darba meklēšanas procesā. Bet atbildot uz tevu pirmo un plašo jautājumu īstenībā, ko nozīmē HR un ko nozīmē šie divi burti, tad aiz tiem stāv human resources, kā mēs sakam angliski, jeb latviski personāla vadība. Un kopumā HR rūpējās par cilvēkiem organizācijā. Un, ja uzņēmums salīdzina, piemēram, kādu sporta komandu, tad HR ir tas, kas rūpējās par spēlētājiem, rūpējās, lai tie spēlētāji tiktu atrasti, palīdz trenerim, piemēram, atbalstot darbā ar spēlētājiem, attīsta un apmāca spēlētājus. Tas tā salīdzinājumi, bet īstenībā HR tiešām uzņēmumā nodarbojas ar daudzām un plašām lietām. Kā piemēram, meklē un pieņem darbā jaunus cilvēkus, palīdz izveidot apmācību programmas šiem jaunajiem darbiniekiem, arī nodarbojas ar dažādiem personāla administrācijas jautājumiem, palīdz, piemēram, ievadīt informāciju dažādās sistēmās, kas uztur darbinieka datus, rūpējās par darbinieku motivāciju un labsajūtu darbā un atbalsta arī vadītājus, strādājot ar komandām. Respektīvi, tas darba lauks ir ļoti, ļoti plašs. Un, ja runājam varbūt par to manu pieredzi un kur es šobrīd esmu, tad šobrīd es strādāju SEB bankā, personāla pārvaldē, tā kā SEB banka ir liela organizācija, tad arī mūsu personāla pārvalde ir liela, tur mēs strādājam 14 kolēģi, kas, kā jau es pieminēju, nodarbojas ar šīm dažādām jomām un atbalsta mūsu darbiniekus. Pati es esmu darbojusies diezgan daudz atlases jomā, un šis lauciņš man pašai ir ļoti mīļš un tuvs, un ilgus gadus esmu tajā pavadījusi. Šobrīd es strādāju kā personāla vadības biznesa partnere, un ko tas nozīmē? Parasti uzdot jautājumu tādu, tad respektīvi es esmu tāds kā tilts starp darbinieku, vadītāju un uzņēmumu, un bieži vien atbalstu darbiniekus viņu kādos izaicinājumos ar komandu, palīdzu arī nodot kādu informāciju par dažādiem personāla vadības projektiem, piemēram, darbinieku novērtēšanu un tā tālāk. Tad arī sagatavoju dažādu informāciju. Līdz ar to tas darba lauks ir tāds diezgan raibs īstenībā, un tā ikdiena ir daudzveidīga. Bet, ja mēs runājam arī par manu darbu ar jauniešiem, tad noteikti vairāk esmu saskārusies atlases jomā, strādājot ar jauniešiem, un arī gribēju pieminēt, ka SEB banka arī ļoti atbalsta jauniešu nodarbinātību un palīdz spērt arī pirmos soļus. Tad mums ir tāda vasaras prakses programma, kas saucās Jūslabs. Mēs parasti arī jau pavasarī jau uzsākam to pieteikšanos, un tad vasarā jauniešiem ir iespēja uzsākt šo praksi.
Un šogad īstenībā ap 50 jauniešiem uzsāk darba gaitas pie mums, kas ir ar vienu katru gadu vairāk un vairāk. Paliek interesantu vakanču, kas pie mums ir, un arī tā ir lieliska iespēja iegūt gan to pieredzi, uzzināt vairāk varbūt par organizāciju, iepazīties ar dažādām profesijām, un es domāju, arī liederīgi pavadīt šo vasaras laiku. Bet tas tā kopumā gan par to, ko HRs dara, gan ar to, ko es šobrīd daru un kādā organizācijā šobrīd es esmu. Varbūt pirms ir tādi jautājumi par CV un pašu pieteikšanos. Piemēram, cilvēkiem, jauniešiem, kas iet meklēt darbu, tas tāds diezgan stresains process, vai ne? Kā visu sakārtot, pieteikties. Varbūt no tādas organizācijas puses vai no tieši šīs HR puses ir tāda novērojama par to darba procesu un ņemšanas procesu, ko jūs novērojat? Vispār varbūt kādi cilvēki nāk, kā uzvedās, vai tādi lielākie klupšanas akmeņi? Jā, bet tas darba process īstenībā viņš ir ļoti garš, ja, un plašs. Līdz ar to es teiktu tā, ka noteikti ir vērts pievērst, un varbūt tas fokus būtu uz to, ka noteikti vajadzētu pievērst uzmanību, kā izcelties citu kandidātu vidū, jo īstenībā diezgan parasti uz praksēm, dažādām uz pirmajām darba vietām, ja, ir saņemt diezgan daudz pieteikumu. Un līdz ar to tas būtu jautājums par to, kā tieši tavs pieteikums būtu pamanāms un kā viņu izcelt. Es domāju, ka tas viens varētu būt fokusā, un īstenībā tiem cilvēkiem, kas tikko uzsāk šīs darba gaitas, ir tiešām viņi var un viņiem vajag izcelties. Ja? To es arī gribēju pateikt. Un es teikšu tā, ka tās būtu varbūt divas lietas, par ko šeit mēs varam runāt. Par to, ka ir jāprot sevi prezentēt, tas ir viens, ja? Un jābūt noteikti aktīviem un teiktu, proaktīviem un ar kādu iniciatīvu, kas nāk. Un līdz ar to caur šīm divām lietām šajā visā darba meklēšanas procesā arī ir iespējams būt pamanāmākam un izcelties. Ja? Kā tieši vajadzētu izcelties? Vai tas nozīmē labs CV, laba motivācijas vēstule, vai varbūt, ko tas tieši nozīmētu? Es teiktu, ka tas caurvīja visu šo darba meklēšanas procesu, sākot jau ar CV. Īstenībā uzreiz gribētu atzīmēt, ka pievērst uzmanību šim dokumentam, jo šī dokumenta nolūks īstenībā padarīt jūs redzamu un lai būtu interesi darba devējiem uzaicināt uz interviju. Līdz ar to tas ir viens veids. Noteikti arī šobrīd tiek liela uzmanība un darba vedējiem pievērst arī, kas notiek digitālā vidē katram kandidātam. Ja, mēs runājam gan par sociāliem, gan par profesionāliem sociāliem, piemēram, LinkedIn to pašu. Līdz ar to noteikti iesaku veltīt arī laiku, lai izveidotu šo profilu LinkedInā arī. Tas ir vēl viens aspekts, kādā veidā var būt pamanāmākam un izcelties. Arī noteikti iesaku apmeklēt arī dažādas tīklošanās pasākumus, karjeras dienas, atvērto durvju dienas, ko organizē parasti arī uzņēmumi. Un īstenībā mēs paši arī, kad piedalāmies šajās atvērto durvju dienās vai karjeras dienās vai kādos citos pasākumos, mēs īstenībā atceramies tos cilvēkus, kas pie mums pienāk, kaut ko pajautā, painteresējās, un īstenībā to motivāciju un to interesi no cilvēka jau jūt jau tad, kad mēs veidojam šo pirmo kontaktu arī dzīvē. Ja? Vēl, ko es arī varētu tālāk ir jau iet intervija, ja? Kurā mēs arī jau īstenībā tas pirmais iespējas izveidojas šajā intervijā. Ja? Un pirmo iespēju noteikti nevar atstāt divreiz. Līdz ar to jāpievērš arī uzmanība, kādus jautājumus uzdot intervijās, un arī īstenībā tie varētu būt arī kaut kādi arī mazie sīkumi, ja, ierasties laikā, ja, papētīt kādu informāciju par uzņēmumu, sagatavot jautājumus, un līdz ar to tās mazās detaļas, ja, ja tām pievērš tiešām uzmanību, viņas arī veido šo pozitīvo tēlu un rada ļoti labu pirmo iespaidu. Varbūt varētu pastāstīt par to, kā būtu jāizskatās, varbūt ne perfektam, bet tādam labam CV, kam tur būtu jābūt, varbūt kam tur nevajadzētu būt. Varbūt vizuāls arī kaut kas svarīgs, vizuāls noformējums, gan jau tas arī būtiski.
Noteikti, jo īstenībā, vai tu zini, cik laika aizņem CV izskatīšana? Nē, es pat neiedomāju. Jo īstenībā, lai izlasītu CV, vadītājam vai atlases speciālistam tiešām nevajag daudz laika. Tas ir mazāk nekā 30 sekundes. Ja, es pat teiktu, dažreiz 10 sekundes, lai ļoti ātri pārskatītu visu kandidātu CV. Līdz ar to tam CV ir jābūt ļoti, ļoti strukturētam, kodolīgam, labi noformētam, lai šo nelielo laika sprīdi pievērstu uzmanību un lai cilvēks, kas lasa CV, arī saprastu, par ko tas ir. Ja? Līdz ar to vizuālais noteikti formāts struktūra ir viens no galvenajiem kritērijiem. Bet šeit es ieteiktu, ka ir šobrīd ļoti daudz īstenībā online rīku, kur var izveidot savu CV, ir paraugi, piemēram, tā pati Canva, ko var izmantot ar bezmaksas paraugiem. Ir arī maksas rīki, ja gribās, bet tiešām ir ļoti liela daudzveidība, kā CV var ļoti labi online vidē izveidot. Tas ir viens par to paraugu, par to CV izskatu. Otrs noteikti es teiktu, ka parasti arī jaunieši, kas uzsāk darba gaitas, viņi uzdot jautājumu, ko man rakstīt tajā CV? Man taču nav pieredzes. Ja? Bet es teiktu tā, tas darba devējs jau arī nesagaida milzīgu pieredzi no jaunieša. Viņš jau arī saprot un ir reāls, ka nebūs tur tas CV ar 10 gadu pieredzi un super dažādām tehniskajām zināšanām un tā tālāk. Darba devējs saprot, ka tas CV būs kodolīgs. Pilnīgi pietiek ar to, ja tā ir pirmā darba pieredze, ka tās CV ir uz vienas lapas, nevajag tur ļoti daudz rakstīt. Un pievērst arī uzmanību dažādām pieredzēm, kas iegūtas varbūt mācību procesā, varbūt tie paši, kaut kādi zinātniski, pētnieciskie darbi ir jau paveikti, varbūt ir kāds brīvprātīgais projekts, varbūt kaut ko mācīšanās ceļā ir izdarīts, olimpiādes un tā tālāk. Ja, līdz ar to iekļaut tādu informāciju, kas parāda tā kandidāta varbūt to interesi, būtību drīzāk, un izraisa arī no darba devēja arī jautājums, viņš jau kaut ko ir padarījis, kaut ko ir pamācījies, ja, un tas arī rada tādu iespaidu par to, ka cilvēks grib mācīties un attīstīties un dara kaut ko vairāk. Tas ir par to saturu, ja, bet arī par saturu runājot noteikti būtu jāieliek arī dažādas prasmes, kas ir izveidotas. Ja, jau skolas laikā mums ir kaut kādas prasmes, ko mēs veidojam. Valodu zināšanas, ja, tie varētu būt arī kādi mācību kursi, ko jau cilvēks ir paņēmis, izgājis, piemēram, Google kursarā, ja, un jau ir izveidojis kaut kādu priekšstatu, ja, par to kaut kādu jauno jomu, kurā viņš grib, piemēram, attīstīties un strādāt tālāk. CV ir ko uzrakstīt arī jaunietim, ja, un es arī gribēju pateikt, ka šobrīd ir tāds formā arī ļoti laba sadaļa, kā par mani, tāda neliels apkopojums, ko es arī iesaku aizpildīt. Tur burtiski kādus 3-4 teikumus uzrakstīt, bet tas CV izskates laiks ir tik īs, tad tas apkopojums būtu tāds foršs ievads jau par to cilvēku, ja, par kandidātu, un tajā es parasti iesaku rakstīt, piemēram, varbūt tādu apkopojumu tur par sevi nedaudz un par to, kas interesē arī nākotnē, piemēram, kur gribās attīstīties. Ja, līdz ar to tas izveidotu tādu labu un strukturētu CV par sevi. Bet īstenībā arī dažreiz darba devējs arī kādu atstāja tādu lauciņu arī, kur ierakstīt gan motivāciju. Ja, mēs to varam saukt par motivācijas vēstuli, bet dažreiz tas ir vienkārši tāds kā pieteikums, ja, kur tu vari arī nedaudz izvērstāk paskaidrot, kāpēc tieši uz to amatu tu vēlētos, varbūt kāpēc tieši pie tā darba devēja, varbūt tu jau kaut ko esi iemācījies, uzzinājis par to jomu, līdz ar to es arī iesaku neizlaist varbūt to daļu, kur tu vari arī pastāstīt nedaudz par to motivāciju izvērstāk.
Es vienmēr strādāju skolā ar jauniešiem, kas ir pirmkursnieki Rīgas Mākslas mēdīju tehnikumā, un viņiem jautājums bija tāds, ka varbūt viņiem nav šīs darba, tas stāžs, nav bijis arī vasaras darbi, bet viņi skaitās šie radošo industriju pārstāvi. Viņi filmē, veido, bieži vien dara un taisa radoši sociālos mēdījus, kur ieliek savus darbus, veido par folio, vai viņi šajos CV vai pie CV var ielikt attēlus un darbus, vai varbūt linkus uz sociālajiem mēdījiem, kas parāda to viņu darbiņus. Jā, noteikti. Ja tas ir vairāk radošais, tad noteikti likt linku uz portfolio, uz sociāliem tīkliem tiem pašiem, droši, gan arī dažādas bildes, īstenībā radošais CV, viņš jau arī parāda to cilvēka būtību, varbūt arī no citas perspektīvas. Ja? Un vai CV ir jāliek iekšā vecums un adrese? Jo zinu, ka kaut ka teica, ka vecumu vairs nevajag likt un visu kaut ko citu, vai tas ir ieteicams vai... Noteikti nevajag likt nekādus personas datus, personas kodu, adresi, ģimenes stāvokli un tā tālāk. Tādas detaļas vislabāk no CV izņemt, ja tādas ir, vai vispār nelikt. Pilnīgi pietiek ar to, ja ir e-pasts un ja ir kontaktārunis. Ja, bet tiešām pievērs uzmanību, ka esat sasniedzami pa to telefonu un ka tas e-pasts darbojās. Ja, un ka tas ir e-pasts. Nedaudz padomājiet par to, ka viņš ir profesionāli noformēts, ja tas tiek izmantots varbūt draugiem. Ja, tad varbūt kādu uztaisat vienkārši priekš darba meklēšanas e-pastu. Ja, bet ar to pilnīgi pietiek, līdz ar to vecums un pārējās detaļas nav jānorāda. Dažreiz arī ir jautā par fotografiju, vai vajag fotografiju pievienot vai nevajag. Es īstenībā teiktu tā, ja ir laba profesionāla bilde, ja, to var pievienot. Bet, ja tādas bildes nav, labāk neko nepievienot, nekā pievienot kādu atvaļinājumu bildi vai tur, kur ar draugiem. Ja, līdz ar to tad, labāk izlaist, jo īstenībā ļoti daudzām pozīcijām bilde nespēlē nekādu lomu. Tas drīzāk varbūt cilvēks pats vēlās ielikt, tad droši. Bet es teiktu, ja ir tiešām tāda profesionāla laba bilde. Jā, un tu jau sākumā minēji to, ka ir svarīgi veidot LinkedIn profilu, kas, manuprāt, vismaz es par to arī diezgan nesen uzzināju, ka tas tiešām ir tāds arī profesionāls rīks, bet kam tur vajadzētu būt? Jo zinu, ka cilvēki tur diezgan aktīvi publicē un raksta, un vai mums, dzīvojot Latvijā, varbūt arī pirmos darbus meklējot Latvijas uzņēmumos vai firmās vai šeit esošos uzņēmumos, vai to saturu arī vajadzētu veidot latviski vai angliski? Kāda ir tā labākā recepte? Tas īstenībā labs jautājums, jo man pašai īstenībā profils ir angļu valodā. Rakstu es gan, ja, es domāju, tur to valodas izvēle, ja, tomēr vajag atstāt katra cilvēka pārziņā, ja, nav kaut kas tāds obligāts šajā sociālā tīklā, ja, es teiktu. Bet, ja runājam par LinkedIn paliek ar vien, manuprāt, plašāk izmantojums arī darba devēju vidū, un īstenībā LinkedIn arī ir laba vieta, kur arī iegūt informāciju gan par tām pašām vakancēm, gan arī kāds tīklošanās iespējas ir LinkedInā, ja, var sekot saturam un iegūt jaunu informāciju. Līdz ar to tāda laba platforma un pa lielam arī šis profils varētu būt arī kā CV alternatīva kaut kādā brīdī, jo uz dažādām vakancēm īstenībā var pieteikties arī caur LinkedIn, caur LinkedIn profilu, un ar to pilnīgi pietiek. Līdz ar to, jā, ir vērts ieguldīt un izveidot profilu, kādā valodā drīzāk atkarīgs no paša cilvēka, kā viņš komfortabli jūtās, ja, un tad droši arī var to izmantot arī tādas personīgā zīmola attīstīšanā noteikti. Savā veidā tas ir arī tāds kā CV, tikai tur ielikt no projektiem bildes, aprakstīņus vai ne? Pievienot visu, varbūt kāds certifikāts. Es redzēju, ka liek savus certifikātus vai diplomiņus izietus. Jā. Viņš tāds vairāk, kur, protams, vizuāls, ja, kā jebkurš sociālais tīkls, un tur gan bildi ir obligāti, ja, un arī tas tā background bilde arī tur var ielikt un papētīt. Bet tur arī var atsauksmes pievienot, ja, par sevi. Tur tiešām, kā tu saki, arī projektus var pievienot, ja, daudz vairāk arī aprakstus izveidot. Tur, arī LinkedIn advancējās, ja, pievienot dažādas vizuālos materiālus un tā tālāk, tos pašus portfolio tur var ievietot. Ja.
tā kā noteikti labs rīks, lai tā kā izmantotu gan darba meklēšanai, gan arī personīgā zīmola attīstīšanai, es teiktu. Jā, un tad varbūt par to personīgo zīmolu, tāds arī man jautājums atnāca no jauniešiem. Mūsdienās ir jaunieši ģērbs visādos veidos, stilos, un viņiem tas jautājums ir, cik būtisks ir tas vizuālais tēls. Tādā veidā, kā viņi var izcelties un atstāt labu iespaidu, vai viņi drīkst būt tādi atklāti, viņi nākt savā stilā, apģērbā un runas stilā, vai tomēr vajadzētu kaut ko tādā profesionālajā vidē pamainīt, nomainīt. Es teiktu, ļoti atkarīgs no tā, kāds ir tas vēlamais amats un mērķis un joma, kurā jaunietis izvēlēsies šo darbu. Noteikti ir jomas, kuras ir vairāk varbūt regulētas, un viņām ir jau savs stils un veidols, un atkal ir tādas radošās vairāk industrijas, kur tu vari izpausties, un ka tas ir pilnīgi ļoti, kā lai pasaka, ļoti gaidīts, kad ir kaut kāda ekspresija un tā tālāk. Es teiktu, ka tas ir atkarīgs no jomas, bet ja mēs atgriežamies par tiem darba meklēšanas tiem posmiem, es teiktu, ka noteikti tas ir drīzāk, tas vizuālais nāk arī caur to pašu CV, ar to pašu LinkedIn profilu, padomāt, kā mēs tur izskatāmies, un arī tajā pašā intervijā, kā mēs izskatāmies. Līdz ar to es teiktu, ka tur ir jābūt sakūptam profesionālam izskatam, bet tas ir ļoti atkarīgs arī no tās jomas, uz kuriem cilvēks iet. Un tad varbūt tāds jautājums par to, kas arī bija ļoti aktuāls jauniešiem. Viena lieta ir meklēt vasaras darbu, ko ļoti bieži cilvēki dara. Otra lietiņa ir meklēt jau darbu, bieži jau no 18 gadiem paralēli gan vidusskolas studijām vai profesionālajām studijām un universitātei. Un kāda ir tā varbūt no darbu devēja puses, darba ņēmēja puses tā attieksme pret varbūt studentiem vai studējošajiem, vai ir tāds ieteikums, kā labāk apvienot darbu ar studijām, varbūt no tādas uzņēmuma puses? Es teiktu tā, ka tur ir jāskatās tiešām atkarīgs no lomas, uz kurām cilvēks kandidē. Īstenībā pie mums ir bijuši ļoti dažādi gadījumi. Ir tā, ka mums uz to pašu atnāk vasaras praksa un pēc tam paliek nedaudz ilgāk. Vai tā kā pasaka, ka grib tikai vasarā un pēc tam atgriežās nākamajā vasarā vēlreiz. Ir arī, kas ilgstošāk paliek, ļoti atkarīgs no tā, kāds ir tas darba saturs, tas ir viens, un otrs, cik arī daudz laika pats students, jaunietis, grib arī veltīt mācībām, un kāds ir tas viņa laika grafiks. Un es teiktu tā, ka šeit ir jābūt kaut kādai atvērtai diskusijai par iespējām, kas ir no darba devēja puses, un par to, ko pats cilvēks grib. Teiksim tā, atkarīgs no tās amata specifikas. Ir noteikti amati, ka tur ir jābūt, tā kā 8 stundas, un tur nav variantu, kā ir varbūt kaut kāds striktāks darba laiks, piemēram, ar klientu apkalpošanu saistītie amati un tā tālāk. Un tad ir dažādas citas, tā kā vakances, kur varbūt tas laika grafiks ir slīdošāks, kur varbūt tu vari samainīties un tā tālāk. Līdz ar to, laikam, ja students pats grib, tā kā savienot, un viņš redz, varbūt kādas ir tā viņa kapacitāte un kādas ir viņa opcijas, tad es teiktu, jānāk pie darba devēja vienkārši un jāiet un jārunā. Gan jau atklātam būt par situāciju, iespējām, un uzreiz pateikt, ko es varu, ko es nevaru. Tieši tā. Es domāju, ka šeit tiešām jābūt dialogam, un arī tāpat, es domāju, visi, kas šobrīd strādā, kādreiz ir studējuši, un viņi saprot, kā tas ir, un atkal arī nepārsolīt varbūt kaut ko pa daudz, lai pēc tam gala rezultātā nebūtu tā, ka vispār nav laika privātajai dzīvei. Līdz ar to es domāju, ka tas drīzāk jāsaplāno laika menedžments drīzāk un darba devēja iespējas. Jā, un tad varbūt par atlases procesu runājot, varbūt ir novērots tādas visbiežāk pieļautās kļūdas no pašiem jauniešiem vai cilvēkiem, kas meklē darbus, kas varētu būt tādi jau, ka tik bieži notiek, tas varētu būt kā pamācība, kā nedarīt. Tā kā, ja es varētu tā strukturēt, tad drīzāk tā viens lielākais klupšanas akmens būtu nesagatavošanās gan pārunu procesam, gan tikšanās laikā, kad
dažreiz, jā, cilvēks atnāk kā balta lapa, un ja pēkšņi pēc tam parādās jautājums, ar ko jūs vispār nodarbojaties, ja, tā kā, tad rodās tāda nedaudz aizdoma, vai tiešām tas cilvēks grib šeit strādāt, vai tiešām viņš ir motivēts, vai, piemēram, ja cilvēks, parasti intervijas beigās mēs arī atliekam laiku uz jautājumiem, un nevienu jautājumu neuzdot, ja, tā kā neizrāda nekādu iniciatīvu, tad rodās tādas šaubas par to īsto motivāciju vai gribās. Līdz ar to es teiktu tāds sagatavošanās trūkums, ja, tā kā kopumā tas varētu būt viens no tādiem lielākajiem klupšanas akmeņiem, kas ir meklēšanas procesā. Arī teikšu tā, ka arī tie mazie sīkumiņi, ja, tā kā, kad tiešām ierasties laikā, ja, tā kā, ja tā ir intervija sarunāta, ja, piemēram, tā ir online saruna, kas šobrīd arī bieži vien notiek, daudzas intervijas arī notiek attālināti, tā kā paskatīties, vai tā tehnika strādā, vai internets ir, vai austiņas tā kā ir kārtībā, ja, tā kā tādi elementārie, ja, tā kā jautājumi, vai arī tiešām mēģinam arī bieži kādu jaunieti sazvanīt, ja, tā kā tev jābūt pieejamam, ja tu esi nosūtījis šo pieteikumu, tad visticamāk, kad būs kaut kāda ziņa varbūt no darba devēja puses interese, ja, tā kā, un noteikti mēs, piemēram, gribam, pēc iespējas ātrāk satikties, ja, tā kā līdz ar to jābūt pieejamam, ja, tā kā uz tiem kontaktiem, kurus cilvēks ir atstājis. Jā, padomāt par tādiem tiešām maziem sīkumiem, ja, tā kā, kas arī ir diezgan svarīgi atlases procesā. Sanāk arī tā intervija ir arī tas veids, kā jaunietis, viņam jāietrenē sevi vislabāk prezentēt, pastāstīt par sevi, bet man tieši ir tāds jautājums, kas uzdošu arī tieši tagad, ir par to, kādus jautājumus vai vispār ko vajadzētu uzdot intervijas procesā tam nosītam intervētajam, ko viņš jautās par darba slodzi vai par vidi vai par pašu, varbūt kompāniju, kas varbūt tādi ieteikumi jautājumiem, ko vajadzētu uzdot. Noteikti, es domāju, ka tāpēc es arī teicu, ka ir jāsagatavojās, un forši ir vairāki jautājumi, kas jau ir kabatā, jo īstenībā darba intervijas teiktu, ka tas ir arī divvirzienu process, ne tikai darba devējs izvēlās sev darbinieku, bet arī darba ņēmējs ir savā ziņā saprot, kāda ir atmosfēra, kāda kultūra, kāda komanda, kādi pienākumi, ja tā kā arī darba ņēmējs savā ziņā izvērtē šo darba devēju. Līdz ar to es teiktu tādi jautājumi, kas attiecās, piemēram, ja nav pastāstīts par pienākumiem, ja, tā kā tiek, varbūt kādi mērķi tiek uzstādīti uz pirmajiem mēnešiem, ja, tā kā, kas ir jāsasniedz, kāda ir komanda, varbūt pastāstīt vairāk par pašu atmosfēru, kultūru, darba organizāciju, kas arī palīdzēs varbūt izveidot to priekšstatu, kā tad šeit strādā. Jā, tad arī noteikti par to, kāds ir apmācību process, lai būtu, saprastu vienkārši, kas tiek sagaidīts. Ja, tā kā, varbūt arī var uzdot arī par organizāciju kopumā, ja, tā kā ko organizācija sagaida no darbinieka. Un tas arī palīdzēs izveidot varbūt labāku to priekšstatu un arī parādīs to, ka tas potenciālais darbinieks, viņš tiešām ir ieinteresēts, ja, tā kā tajā tā kā nākamajā darbā. Es teiktu, visaizdomīgāk ir jautājumu nav. Tā kā tāda baža vai tiešām, tā kā jau teicu, vai tiešām ir interese šeit strādāt. Ir arī tādi, mūsdienās ir ļoti populāri teikt, ir zaļie un sarkanie karodziņi. Ir tādi sarkanie karodziņi, ka darba ņēmējs paskatās šo cilvēku un saprot, nebūs, pat ja varbūt intervija nav sākusies vai jau intervijas vidū, ka saprot, nē, šo cilvēku mēs nevēlamies savā kompānijā. Ir kaut kādi tādi sarkanie karogi, kas ir novēroti. Parasti jau tā intervija tiek novadīta līdz galam un īstenībā arī izvērtēt, skatoties uz pārējiem kandidātiem, tādu pavisam, ja, tā kā sarkano karogu man būtu grūti iedomāties, bet es jau teicu arī par to pašu nesagatavošanos īstenībā, tā kā, tiešām neprofesionalitāte varbūt, ka tu vari uzreiz just, ka varbūt tas cilvēks nav gluži ieinteresēts, ja, tā kā drīzāk arī var nolasīt arī to attieksmi, kas ir darba intervijā, ja, tā kā, ja nav intereses, ja, tā kā, ja cilvēks neizrāda varbūt kaut kādu iniciatīvu un vēlmi mācīties, ja, tā kā, jo noteikti tas pirmais darbs ir, manuprāt, tāda fantastiska iespēja
tev pašam pierādīt sevi šajā jomā, gan uzzināt kaut ko jaunu, gan arī izrādīt to iniciatīvu un vēlmi mācīties un attīstīties. Līdz ar to, tā kā, ja tas parādās intervijā, tad uzreiz ir tāds aha moments, ka mums sanāks, ja, un attiecīgi, ja šīs te vēlmes nav, tad arī, manuprāt, ir grūti saprast, vai tas ieguldījums, būs tā vērts, ja, tā kā. Un varbūt arī, varbūt intervija ir bijis veiksmīga, šis cilvēciņš ir šajā darba vietā, viss ir labi. Cik nozīmīgi ir norādīt tās savas nosacītās darba stundas, jo es zinu to, ka man pašai pieredze darba vidēs, kur ir tas lielais pārstrādāšanās, un notiek pārstrādāšanās, ka tiešām cilvēks strādā vairāk nekā darba stundas, vairāk nekā no viņiem prasa, un tas arī tādas prasības, ko viņi uzliek jaunajiem darbiniekiem. Un varbūt cik būtiski ir jau sākumā norādīt, tas savs pirmais darbs norādīt, ka es strādāju savā darba laikā, protams, ir kaut kādi izņēmumi, vai tomēr pirmajā darbā to nedarīt. Un tā kā darīt vairāk un cik vien var, un atstāt tādu vislabāko iespaidu. Zin kā, tāds tiešām grūts jautājums, jo es teiktu tā, ka noteikti ir jābūt darba līgumam, un darba līgumā noteikti būtu jābūt norādītam gan darba laikam, darba stundu skaitam, ja, tā kā tas īstenībā arī būtu jāpievērš uzmanība, noslēdzot darba attiecības, kad darba līgumā ir norādīts šis te punkts, ja, tā kā tas ir viens. Otrs, protams, dažreiz jaunieši tiešām grib parādīt sevi no labākās puses un ir gatavi ieguldīties, kas ir labi, bet tur ir jābūt arī kaut kādām robežām. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir tāds dialogs ar to savu vadītāju vai kolēģi. Ja, tā kā, īstenībā tā ir tāda arī vienošanās savstarpēji, kas ir pieņemams un kas nav pieņemams, jo kas pa daudz, tas pat raku, man liekas, arī. Ja, tā kā, līdz ar to, es domāju, viens ir jābūt atrunātam līgumā noteikti stundu skaitam, un otrs, ja kaut kas pēkšņi notiek un tā palīdzība ir nepieciešama un ieguldījums ir vajadzīgs, tad vienojieties par tiem nosacījumiem, kādi ir, kādi ir spēles noteikumiem. Bet, principā, ja jaunietis jūt, kad liekas, ka pārāk daudz liek strādāt, bet ne sliktā nozīmē, bet, kad tiek saprast tas, kad jāstrādā ir vairāk nekā ir prasīts, vai šis cilvēks arī var vērsties un pateikt, ka es nespēju strādāt tik daudz, tas pārsniedz manas darba stundas, un vai tas ir nosītā ētiski pareizi, jo tas jau šodien ir jāvērš pie HR, tā varētu būt ar šādu problēmu, vai tieši pie sava darba, varbūt. Es teiktu, ka pirmais tas cilvēks, ar kuru jāizrunā, ir vadītājs. Ja, tā kā es noteikti teiktu, ka ir jārunā par to, ja tas ir pa daudz, un tā kā tomēr mums ir darba likumā paredzētas šīs 40 stundas, un tad ir virsstundu darbs, ja, tā kā līdz ar to tad es teiktu, ka pirmais cilvēks, ar ko jāvienojas, ir vadītājs. Un, ja tā kā ar vadītāju nesanāk vienoties, tad noteikti arī var iesaistīt kādus citus kolēģus, piemēram, no tās pašas HR jomas, kas varētu pieslēgties. Ja, tā kā. Un tad tieši runājot par darba līgumiem, tu jau minēji, tas jāakceptē, tas jāskatās ar uz darba stundām, kas tiek norādīts, kāda varbūt ir šie darba uzdevumi. Ir arī vēl kaut kas, kas līgumā tiešām ir kārtīgi jāizlasa un jāsaprot, jo bieži vien varbūt līguma teksts un valodas varbūt sarežģītas, diezgan tādos, sausākā valodā rakstīts, ir kaut kādi tie, fakti vai punkti, kur tiešām ir jāpaskatās, jāizlasa, jāsaprot. Es noteikti iesaku veltīt laiku iepazīties un izlasīt līgumu, jo tas tomēr ir dokuments, ko tu paraksti. Ja, kā, un tad, ja tu uzliec parakstu, tas nozīmē, ka tu piekrīti tiem nosacījumiem. Līdz ar to es noteikti pievērstu uzmanību jau minētajām darba stundām, ja, kā, ka tur ir atrunāts, vai tas ir mājiņu grafiks, vai tās ir 40 stundas nedēļā, vai tas ir summētais darba laiks, ja saprast varbūt tos spēles nosacījumus. Otrs noteikti ir atalgojumam ir jābūt iekšā darba līgumā, jāpievērš uzmanību, ka tas ir bruto atalgojums, vai tas ir neto, kas ir norādīts, ja, tā kā, lai nebūtu pēc tam pārsteigumu mēneša beigās, kad saņem atalgojumu, ja, tā kā, un tu jau esi parakstījis to līgumu, ja.
Noteikti ir amatam pozīcija, jābūt iekšā, dažreiz arī pievieno amata aprakstu, kur ir detalizētāk izklāstīts, kādi ir tieši pienākumi. Ja, tā kā, līdz ar to, ja tāds ir pievienots, noteikti ar to vajadzētu arī iepazīties un saprast, kas tad sagaidīts no manis. Ja, tā kā, un arī varētu saprast tās robežas, ja, tā kā, kādas ir noteikti. Un arī vēl viens jautājums, protams, līguma termiņš, vai tas ir beztermiņa līgums, vai tas ir terminēts līgums ar kādu noteiktu datumu, vai tas ir uz darbinieka aizvietošanas laiku. Jā, tā kā tie bāzes nosacījumi, ja, tā kā kādi viņi ir, es iesaku tiešām iepazīties un pirms parakstīt. Noteikti jāizlasa. Jā. Tā ir lietiņa, kas noteikti jāizlasa. Un varbūt arī jautājums ne tikai radošajām industrijām, bet, ka cilvēks nāk pirmajā darbā, vai ekipējums ir nodrošināts? Varbūt tas jautājums Sebbankai, vai ne, ka tu nāc darboties kādās nozarēs, vai šo ekipējumu tev nodrošina, kas varbūt ir kāds tehnisks, varbūt tas ir dators, vai varbūt telefons, labāk kamera, ja tev tas nepieciešams, vai tas pats internets. Vai darba vietai ir tas jānodrošina, vai tas arī skatās, kas ir līgumā rakstīts, kāds ir iespējas un kāda ir tā sadarbība vēlamā? Teiksim tā, mēs ekipējums tiek nodrošināts un pie mums arī noteikti viss nepieciešamais darbam ir, un es teiktu, ka darba devējiem ir jānodrošina tie instrumenti, ja tas ir dators, tad noteikti ar kameru un austiņām un tā tālāk, ja, tā kā līdz ar to tas tiek nodrošināts atkal atkarīgs no tās jomas, kurā cilvēks strādā, ja, tā kā dažreiz tas telefons ir vajadzīgs, ja, dažreiz pilnīgi pietiek, kad sarunas notiek caur Teams un tas nav nepieciešams. Ja, tā kā jāskatās no tās specifikas, kas ir tajā amatā. Ja, tā kā, un otrs aspekts atkal ir ar attālināto darbu, jo dažreiz tiešām uzņēmumi piedāvā, ka tas attālinātais darbs ir, ja, tā kā, bet tad ļoti atkarīgs no uzņēmuma. Ja, tā kā kāds uzņēmums nodrošina to iekārtojumu, ja, tam darba ofisam, kāds atstāja to darbinieku pārziņā, ja, tā kā, piemēram, nodrošināt tikai datoru un austiņas un tā tālāk, bet, piemēram, iekārtojums un pieslēgums interneta, ja, paliek darbinieka ziņā. Līdz ar to ir tādas nianses, kas īstenībā arī būtu jānoskaro vai tie pašā intervijas procesā vai pie darba līguma parakstīšanas, kas tad tieši tiek nodrošināts, bet kopumā instrumentiem ir jābūt, ja, tā kā, jo savādāk to darbu nevar veikt, bet es teiktu, tā ir nianses saistībā tieši ar attālināto darbu vai ar kaut kādām amata specifikām, kas ir nepieciešams, ja tur var variēt īstenībā. Bet tad var teikt, tā kā tu teici, ka šos jautājumus mēs varam iedot arī pie saviem intervijas jautājumiem, tad uzzini par to savu darba vietu, ekipējumu, jo nezinu, ko vēl uzdot. Jā, tieši tā. Par to apkārtējo vidi un iekārtošanu, kas varētu būt labi jautājumi. Tieši tā. Un varbūt es varētu uzdot tāds mazos zibu jautājumus, kas ir principā tāds šis un tas, kas varbūt ir labāks, varbūt abi. Vai tu izvēlētos, varbūt pēc darba ņemšanas procesa, perfektu CV vai labu interviju? Kam būtu lielāka nozīme? Un es teiktu labai intervijai. Tad labs tāds pirmais iespējas dzīvē. Pieredzi vai potenciālu? Tā kā, ja mēs runājam šobrīd par jauniešiem, tad noteikti potenciāli. Vai jūs ņemtu kandidātu, kuram ir liela pieredze? Tieši ar jauniešiem, vai varbūt kandidāts, kuram ir liela motivācija? Tiešām gatavs darīt, gatavs mācīties? Kā, es teiktu atkal, ja mēs runājam par jauniešiem, ja, tā kā, un par pirmo darbu, es teiktu, ka tā motivācija ir svarīgāka, jo daudz ko var iemācīties īstenībā, ja tā motivācija ir. Jā, un ko ieteikt jaunietim? Skatīties uz tādu, cik liela būs mana alga un strādāt naudas dēļ, varētu teikt tā, vai arī skatīties drīzāk uz tām izaugsmas iespējām, vai tā būtu tāda viena kompānija, kur mēs varam izaugt kopā, vai arī tieši to, ko es iemācīšos, ko es iegūšu. Es teiktu atkal vērst uz to izaugsmi, jo īstenībā izaugsmē arī klāt nāk tas finansiālais ekvivalents un skatīties vairāk uz to. Ja mēs runājam atkal par pirmo darbu, ja? Jā, un tad par darba interviju runājot, cilvēkam censties būt tādam ļoti formālam, pieklājīgam, vai vairāk tiešām parādīt to sevi, savu personību, to savu tādu īsto es? Es teiktu, labāk būt autentiskam, jo tas arī parādīs tam potenciālajam darba devējam, ko sagaidīt no tevis jau uzreiz, un labāk ir būt patiesam un saprast, kāda ir tā ķīmija kopīgā, ja, tā kā, kas varētu izveidoties. Un mēs arī tuvojamies lēnām mūsu epizodes nobeigumam, un mums varētu būt tāds 2 jautājumi, ko mēs varētu nobeigt, un viens būtu,
Ja tev būtu jādod varbūt tāds viens padoms jaunietim, kas tagad meklē darbu, kāds tas būtu? Ak, vai. Tie var būt 2 vai 3 arī padomiņi. Es īstenībā ieteiktu tiešām būt drosmīgiem un aktīviem un izrādīt savu iniciatīvu un tiešām iet uz dažādiem pasākumiem, kas šobrīd ir daudz un dažādi. Iet pie darba devējiem, runāt, iepazīties, labāk izprast varbūt to organizāciju, tos amatus, kas ir pieejami, jo man liekas ir forši, kad tu arī vari pamēģināt, ja, tā kā, kas tev patīk, kas nepatīk, ja, tā kā satikties ar cilvēkiem. Tas, man liekas, ir tiešām būt iniciatīviem, būt aktīviem, būt tādiem ieinteresētiem. Ja, tā kā. Un otrs, es teiktu tā, ka tiešām iemācīties, attīstīties šajā nemainīgajā vidē, būt tādam izsalkušam pēc zināšanām, un tā kā tas, manuprāt, arī šobrīd ir ļoti vērtīga prasme. Un, ja tu teikt būtu, piemēram, savas karjeras sākumā, varbūt ir tādas lietiņas, ko tu noteikti vairs nedarītu, vai teikt, skatoties uz citiem jauniešiem, ko tu nedarītu, ko tu pamainītu? Es laikam vairāk pamēģināt varbūt kaut kādas dažādas profesijas, jo man tas pietrūka, man tā kā dzīve iegrozījās tā, kā viņa iegrozījās, bet ja man būtu tiešām iespēja varbūt aiziet uz kādu praksi vienā vietā, pēc tam paskatīties, kas notiek otrā vietā, tas varētu varbūt paplašināt manu redzesloku un palīdzēt izvēlēties to īsto ceļu priekš sevis. Ok, ļoti labi. Es gribu pateikt vispār tev lielu paldies, ka atnāc pie mums ciemos. Es noteikti ielikšu arī Gan jau tu man atsūtīsi no SEB bankas, ka jūs meklējat varbūt brīvprātīgos nākamajam gadam, jau ielikšu linciņas foršus piemērus. Un es arī gribu pateikt mums autorijai, ja tev šī saruna likās noderīga, padalies to ar savu draugu, kuri vēl šaubās par savu pirmo projektu, darbu vai brīvprātīgo darbu. Paldies, ka klausījies Young Media LV podcasts 6. epizodi un tiekamies nākamajās sērijās.